Baltija grupas uzņēmumu šķirošanas konteineros papildus sašķirotos tikos kilogramu ziedot LV kontā tiks 1 eiro cents. Bet kādi ir pirmā mēneša rezultāti? Pirmais mēnesis ir noslēdzies un rezultāts ir bijis tiešām labs. Mēs esam savākuši 50 tonnas vairāk un šī ietvaros arī ir nospraustais mērķis sasniegts 500 eiro atbalsts ar ziedot LV. Ir nonācis pie ģimenes Tāls novadā, kur cieta uguns nelaimē, un līdz ar to mēs atbalstam arī viņu otrās dzīves sākumu. 50 tonnas vairāk pešotās tīklus ir diezgan labs rezultāts. Trāpīs, labs trāpījums. Viens ciklu pudeli ir iemetis dalītās vākšanas konteinerā. Lai šie rezultāti būtu pārliecināti, es teiktu, ka mums būtu 200 tonnas jāvāk vairāk. Par katru papildus sašķiroto tikko kilogramu tiks ziedot 1 eiro cents. Un šai ģimenei šito pirkt krāsnīgs stāv. Tagad man nodegušās mājas. Man kaut kāds siltumiņu vajadzēs, varēs strādāt. Un tagad tas naudas man būs. Tā kā turpinām šķirot un aicinām arī citus, lai mēs visi kopā varētu palīdzēt vēl vairākām ģimenēm, kuras piedzīvo grūtus laikus. Saule lai gaismu pār balto zemi. Tu garšas. Nesilda. Gaiss augsts. Sals. Gaiss nekustas. Bezveids. Stalbrieži tūkstošiem gadu sākās sugas noriet. 10. gadsimtā briežu vairs nebija. Mūsdienās Latvijas mežos sastopamie stalbrieži visi ir mākslīgi savairotu dzīvnieku pēcteči. Karaliskos ragnešu stalbriežus sāka ievest jau 16. gadsimtā. Tos turēja iežogotās teritorijās, tās augtajos iršu dārzos. 19. gadsimta nogalē daudziem izdevās no iežogotajām teritorijām izkļūt, izdzīvot, veiksmīgi.